Labdien! Mani sauc Andris Tābinka, mēs šobrīd esam ekovirtuvē un tagad mums ir nodoms gatavot jāņu sieru. Un es gatavošu tā līdzīgi, tā kā gatavoja mani senči manās lauku mājās, Talsos Lībaku pagastā. Un tā, tad pirmā kārtā mums ir vajadzīgs piens. Šoreiz man ir kārtīgs govs piens, kuram ir nosmelts krējums, saldais krējums, to var izmantot arī visur citur labi. Tad mums ir biezpiens, un ar biezpienu ir tā, ka biezpienu vajag pēc iespējas skābāku, un parastie veikali biezpieni bieži vien nav tik skābi, cik gribētos, un tāpēc mums ir katram gadījumam novietots vēl citrons, ar ko to pienu kārtīgi savilkt. Tad mums vēl vajadzēs olas, ķimenes, mārli. Tas viss ir jāsagatavo iepriekš, jo savādāk darba procesā nevar paspēt sviests, marle, tad ir vajadzīgs vēl viens katls un sietiņš, kur nokāst, un vēl viens katls, kurā likt iekšā sviestu, un pēc tam to sieru mēs sildīsim. Es palēju vēl ūdeni bišķīt apakšā, jo tad tik ļoti nepierauj tas piens pie katla apakšas. Šeit man ir 5 litri. Uzliekam vāku, bet jāuzpasē gan. Tagad sablenderēšu biezpienu. Biezpienu, ja neblenderē, tad sanāk tāds tā kā ziedājums ar tādiem maziem graudiņiem iekšā. Ja grib, lai ir viss tāds vienmērīgs, tad blenderē vai māja caur gaļas mašīnu. Un mēs senos laikos malām, Ar biezpienu ir tā, ka vecmāmiņa taisīja uz 10 litriem 1 litru biezpienu, bet tas bija biezpiens, kas ir pašu saraudzēts, tāds, kas ir pietiekoši klāt. Un, ja tas biezpiens vairāk, tad siers arī loģisks, ka sanāk vairāk, bet tur ir atkal risks, ka tas siers nebūs tik tāds mīksts un tik valkams. Tur tā kā jāizlīdzsvaro ir tas daudzums un katru reizi jau tāpat sanāks. Un tagad es izdarīšu vēl vienu lietu, ko manēja darīja, ka lēju šitien te klāt arī pienu. Jo tad vieglāk, tad nav tāda kunkuļa, ir vieglāk ielikt iekšā. Vajag pamaisīt, ik pa brīdim, jo tad arī mazāk pierauj, un tad ir vieglāk krustpusēt, lai nepāriet pāri. Tā, šito tagad izmausam. Tas mums ir gatavs. Un tas ķeršos klāt pie olām. Olas arī, no šito daudzumu vismaz 3. Ja būs vairāk olas, būs dzeltenāks un būs stingrāks. Un es likšu 3 olas. Var, es domāju, arī bez olām, bet tradicionāli tomēr jāņu siers ir ar olām. Un tad ir tas dzeltenums un vērtīgums. Sāli. Sāli arī, cik mums sāļš patīk. Cits taisa sāļāk, es te pielikušu apmēram tādu teikaroti. To vajadzēs vēlāk. Nākošais es siliku jau katlā ķimenes, un senči lika ķimenes klāt pie olām, bet es domāju, ka ja viņas nedaudz apceps sviestā, tad tās ķimenes būs aromātiskākas, tāpēc es darīšu mazliet pa savam. Un sviestu varētu arī taupīt un likt mazāk, bet ja tas sviests ir vairāk, tad siers ir treknāks un atkal valkanāks. Jau kūp, jau jāpaliek uzmanīgam. Tā, kad sāk kūpēt, tad jau ir kaut kādi 70–80 grādi, manuprāt, mums varētu pārējāt. Un tad jau drīz būs. Mārli obligāti vajag saslapināt. Ja nesaslapina, tad viņi pie... Tad tā pielīk tas siers klāt, un pusi paliek pie mārlis. Un vispār vislabāk viņi ne tikai ar ūdeni, bet pat tām pašām sūkulām saslapināt, ja?
Bet tas pirmais burbulis ir jāsagaida. Tās reizes, kad es nevarēju sagaidīt, nenocietusies, liku klāt, tad tā karstums un sieram bija pa ilgu, tāpēc šitas ir tas āķīgākais moments, kad jānotrāpa tas burbulis. Un tad jāliek ar to sieru kā tādu dzīvu būtni. Un ja man ir iespēja sarunāt, tad es laukos bieži vien sarunāju vājpienu priekš siera, jo mans iespējas, citi jau saka, ka treknāms labāk, bet mans iespējas ir, ka tomēr tas skrējums diezgan daudz aiziet sūkalās. Tāpēc es runāju vājpienu, tas ir racionālāk. Un es tagad nelikšu, bet reizēm arī mani senčka, tā kā gribējās, ka jau sieras ir gatavs pielēt savu tējumu. Mazliet. Redzēs, kāds būs mums. Liksies, ka vajag pielēsim. Sākumā jau es teicu, ja ir no lauku labiem kaimiņiem dabūts govs piens, tad nosmēļ to virsiņu nost un tad šo karstā, jo mums ir vajadzīgs tas olbaltumvielas, kas sarēc tās, kas veido sieru. Jā, redzēs, kā process. Tā. Tagad man jāstās, vai viņš būs pietiekoši skāps, vai vajadzēs citronu glābt. Un tāpēc, ja ir iespēja dabūt dabīgā ceļā sarūgušu pienu, biezpienu, tad ar to tomēr sanāk labāk. Jā, viņam jau vajadzēja jau sajiet. Mazu sūtu. Es pat ņemšu nost. Tad, ja pa ilgu karsēt, tā kā es teicu, paliek ciets un sīk. Jādarbojās ātri. Pagaidīšu, lai pavisam dzeltenas tās sūkalas. Tā, ielējam bišķiņ pie sūkalas sākumā, lai. Tā, tukšs. Ir tā ticīgākā lieta. Tēja. Šitiem te vienmēr darījās paņēma to biezpienu un šitā te, lai viņam tā suliņam, tad viņš tā kā sajiet tādā kunkulītī. Un šito tomēr vajag darīt. Kad es neizdaru šito, tad tas sieras atkal nav tik labs. Te var tādā, kaut kādā spainī vai katlā, kaut kādā tādā dziļā traukā. Tad tās sūkals kaut kā labāk atdalās. Jo savādāk mums viņas būs jānovāra tur tanī katlā un tagad liksim šito te sviestu. Izkārtējam to sviestu. Tā, lai viņš viss izkost, bet tur īpaši nevārās. To karstumu vajag tādu vidēju. Tāpēc tāda veicīga, bet prātīgi, jo prātīgi tāpēc, lai sev rokas neapdedzinātu. Mums tas sviests ir vajadzīgs, lai savākās iekšā siera. To var darīt arī ar koku karotu ļoti labi. Un metālu kādu nerētā. Tā, sviests jau gandrīz ir. Un tagad liekam klāt to olu kopā ar sāli. Un atkal, ja ilgāk karstē tas siers,
kļūst tāds sīkāk. Ja mazāk, tad mīkst. Te ir atkal jāsaprot tas līdzsvars, jo par vidu un arī kādu grib mīksts ir varbūt garšīgs, bet viņš ir jāsmērē uz maizes. Pārāk mīksts, tāds nebūs tā ēdams, tā ielikts kabalos. Un šoreiz tāds diezgan mīksts. Vēl mēs parasti likām tajā pašā traukā, kur bija gola. Es šoreiz arī darīju tāpat. Tagad viņus nolīdzina. Tagad atkal ir viens viltīgs gājiens, ko var izdarīt ar māla bļodu, ko nevar izdarīt ar metālu. Paņemšu vielīti. Sazinām, sanāks. Šausmas. Izdevāk. Apmet otrāk, tad ir līdzenāks, un tad tas dzeltenā ola, tā ola vēl tik karsta, ka tā ola paspēja arī saraukt. Un tad tā virsiņa tāda vēl tāda dzeltenā. Tas gatavs. Tagad es izdarīšu operāciju otrais. Lai tas vērstē līdzās. Nu, re, gatavs. Šito kad liek vēsumā un var gatavot arī pāris dienas, pat nedēļu pirms, jo, ja mēs padomājam, kā tad agrākos laikos, jo kā slauc to gotiņu, tā, sagatavoja to sieru un tad glabāja. Garša, protams, atšķirsies svaigākam no tāda, kas ir glabājies. Bet nedēļu leduskapī pilnīgi mierīgi var glabāt. Nevajadzētu kādam pelējumam. Pelējums ir lielākais, kas var piemesties parasti, jo glabā pārāk lūdzu. Nu re, gatavs. Liekam galdā. Priecīgs svētkus.